Nu, čau, čau, mani mīļie, 11. martā. Un tā, paskatīsimies, kas pa iepriekšējām 3, 4 dienām te ir saskrējis. Nu, sākšu ar ļoti neparastu bildīti. Pēdējo reizi mēs tādu skatījāmies kaut kādu pagājušā gada rudenī. Un tad tās rudens vētras, tā teikt, negaisi beidzās, un tagad viņi jau ir sākušies. Un tā, 9. martā, īsti 10,000 zibens izlāžu nesanāca, ir tikai 9,400. Bet jau 10. martā, tas ir vakardien, jau ir pāri pa 10,000, un tie jau ir 12, gandrīz 12,5 tūkstoši. Nu, un te jau mēs redzam, ka jau te ir ne tikai pa dienvidiem, jau te ir arī Eiropā. Zemestrīces. Šo bildīti es jums, vai vismaz kaut ko līdzīgu rādīju jau pasaciņā, kur mums 8. marta pēcpusdienā jau bija 68 zemestrīces. Mums tur vienā pasaciņā brīdināja, ka enerģijas var būt arī palielas un līdz ar to arī zemestrīces daudz, jo visas negatīvās enerģijas nāk laukā no zemes. Tās, kas ir tūkstošiem gadu bijušas. Vēlreiz noklausieties ļoti labi, par to pastāstīja Jurijs, telegramā ir visi linki, tā kā skatieties. Tālāk bija viena zemestrīcīte pie Īslandes, kas ir salīdzinoši mums tuvāk. Ja? Un tad 9. datumā jau bija 62 zemestrīces, bet jūs redzat, ka te ir Viļučinski, ja? Tātad tas ir šis te apgabals Krievijā, un te jau var redzēt, cik te ir daudz zemestrīces. Vēl lielāku viņu te netaisīja, jo tad tās pārējās bišķi pazustu. Tātad, tas skaits bija saskrējis, tāpēc, ka te bija ļoti daudz zemestrīces no vietas. Es negribētu teikt, ka ļoti maz, ja, mazas 4,8, 4,5, 5,1, 5,9, tas nebūtu, nav maz. Tas ir tādas jau nopietnas. Un vakardien bija 54 zemestrīces, no kurām lielākā bija 6 magnitūdas, un tā ir netālu no Itālijas. Pats epicentrs ir ne uz zemes, bet jūrā, bet es pagaidām nekādu papildus informāciju neesmu atradusi, bet 6 magnitūdas jūrā, tas nozīmē, ka te var diezgan daudz kas skaloties. Ja tur ir klāt pilsētas, ja tur ir augstas klintis, tad tas varbūt var kaut ko bišķi pasargāt. Tālāk. 8. datumā lielais Itālijas grafiks pēkšņi uztaisīja 2 melnus laukumus, 2 blackoutus. Un vakar ap pusdienas laiku te jau parādījās kaut kādas interesantas vibrācijas, tātad arī šis grafiks mums kaut ko rāda, kas notiek. Te it kā ļoti, ļoti minimāli, te līdz kaut kādiem 500 herciem, teiksim, ja, mazajā skalā tas izskatās, protams, iespaidīgāk. Un tad ir prieks un laime. Vakar sāka strādāt arī visi saucamie aizskaru grafiki, un mums viņi visi stāvēja no 5. datuma 16. Es vēl 8. datumā jums rādīju prezentāciju, joprojām stāvēja. Un te vēl
vakar tikai 10 no rīta te sāka strādāt. Nu, un sāk strādāt diezgan krāsaini, kā mēs redzam, te nu viss notiek. Nu, tad šie divi interesantie grafiki, mazākais un lielākais. Te nu kaut kas bija arī, un šeit ir, nu, tādas interesantas kā trepītes, nevar pateikt. Atcerieties, ka te ir trepītes, es jums rādīšu vēl kādus grafikus, kur arī kaut kas līdzīgs ir. Nu, te ir otrs lielākais grafiks līdz 100 herciem, nu, te tās pašas trepītes iet augšā līdz visiem 100 herciem. Nu, un te jau viņš pašā vakarā jau paliek vēl interesantāks, kas nozīmē, ka ja viņš šādi sāk uzvesties, tad var gadīties, ka kādā brīdī viņš arī vairs neko nerāda. Viņš jau te strādā uz savu spēju maksimālās robežas. Nu, tad mums interesanti uzvedās zāģītes, un tas tā notiek katru dienu vismaz vienu reizīti, te viens vēl nav beidzies, jau nākošais sākās, nu, un tā tas te turpinās vairākas dienas pēc kārtas. No saulītes dati mums reizēm pazūd, un reizēm pazūd te uz vairākām stundām, ne tikai mazlietiņ. No saules vējš 10. 9. datumā arī ir, tā teikt, grafiks ar caurumiem. Nu, un šeit, kur jau rāda blīvumu un temperatūru, nu šie grafiki izskatās interesanti. Tā, es jums katram gadījumam parādu šeit, jo ar šo grafiku tātad vakar bija 10. un te rāda 8. datumu jau, jo var gadīties, ka vienkārši viņš kaut kādā brīdī ir, kaut kādā nav, kaut kādā rāda, kaut kādā nerāda. Nu, ar šo grafiku tāpat kā ar bitēm. Nu, te viņš 8. datuma matā ir gandrīz 150. Nu, gandrīz. Nu, priekš šī grafika tas arī jau nav maz. KP indeks 8. datumā, nu te pa dienu vēl bija, 9. bija salīdzinoši mierīgs un 10. nu te līdz vakardienas, nu, pēcpusdienai, teiksim tā, viņš vēl bija mierīgs. Kas notiks šodien, par to jau mēs skatīsimies, šie grafiki mums rāda arī online. Un Tomskas, tātad Šumana frekvenču aktivitāte 7. 8. no rīta pusītes jūs te redzējāt, te vēl ir 8. beigu, 9. Nu, skaitliski te 7. bija 58 herci, nu, 9. te kaut kas bija, 10. salīdzinoši maz, bet, nu, vakarā un šorīt no rīta te, nu, ir kaut kas jau bišķi vairāk. Nu, un te ievērojiet, te ir tādas mazas horizontālas līnijas, es jums parādīšu bišķi lielāku bildi, bet vispirms paskatīsimies tātad skaitliski, un šeit mums rāda 87 herci. Nu, tad pareizi ziniet ar koeficientu, un jūs sāksiet saprast, cik tās rāda. Daudz, un ar katru reizīti arvien vairāk. Un šeit ir tas grafiks, ko es jums solīju parādīt lielāku, tātad šīs te horizontālās strīpas, nu te nu izskatās, ka ir burtiski uzlikts kaut kāds režģis virsū, jo te ir arī horizontālas, un te ir vertikālas. Nu, tas jau te tāds kaut kas interesants sākās vakardien, bet tas bija mazākie herci, bet te jau ir kaut kas nopietnāks, kaut kas interesantāks. Nu, tad vēl, mīļie, ātrais pārskrējiens par online grafikiem, kas notiek.
Un tā, mūsu negaisa mākoņu grafiki, nu es te uzlikšu kaut ko bišķi jaunāku, te mums ir tikai, nu arī svītras, te vēl ir tas, ko es saucu par ziemeļblāzmas efektu, ja tā tad procesi notiek visu laiku. Interesanti procesi, es tikai teicu, ka diez vai mēs viņus grafikā tik perfekti redzēsim, nu te pat vibrācijas sarkanas skrien pāri visiem 15,000 hercu. Nu te vēl mēs redzam bišķi šo te ziemeļblāzmas efektu. Šo es jums parādīju tikko prezentācijā, melnos caurumus arī parādīju. Dzeltenie aizskari arī strādā, vairāk vai mazāk aktīvi. Sarkanie saucamie aizskari, kā mēs viņus saucam, te ir mazliet violetīgi, bet arī strādā, un tādi viņi te ir apmēram vakar un šodien visu dienu. Nu, šis grafiks ir jau arī interesants, nu ne tikai fons, bet te viņam arī skrien pāri interesantas vibrācijas. Tā, nu te es īsti neredzu šīs te horizontālās līnijas. Nu, šis grafiks mums ir ļoti aktīvs. Nu, kādreiz viņš šādi pūlās, un tad viņam mazliet gribās atpūsties. Zāģītis, nu šodien te vēl salīdzinoši mierīgi strādā, lai gan nemaz netik mierīgi. Tā tas ir, jā, 11. marts, 8 no rīta, nu te kaut kas varbūt, ka gaišāks sākās. Parasti tas ir bišķi vēlāk uz pēcpusdienu. Jo šeit jūs redzat, ka 4 iepriekšējās dienas, nu, viņam praktiski šīs te aktivitātes, nu, šie te līkumi parādās apmēram vienā un tajā pašā laika periodā. Pārējā laikā te viss ir salīdzinoši mierīgs, te vēl ir mierīgais periods, ja? Nu, tad skatīsimies, kas notiks šodien pēcpusdienā. Nu, te jūs arī varat redzēt to pašu, ka iepriekšējās 4 dienas tā aktivitāte bija apmēram vienā laikā. Nu, un šie grafiki mums nerāda joprojām neko. Saulīte mums ir mierīgāka par mierīgu. Oficiālie zinātnieki saka, ka nu tik mierīgs periods, kā tagad ir saulītei, sen nav bijis. Nu te bišķi aktivitāte bija, bet līdz M līmenim pat netika. C līmenī. Nu un vakar te arī, bet tās ir, nu, ārkārtīgi mazas vibrācijas. Nu šeit ir saules dati. Nu, te redzat, kāds arī šeit grafiks izskatās, ja, ka saules blīvums te bija, un tad viņš te nokritās, un tagad ir tikai robežās no 0 līdz 1. Te vēl bija no 1 līdz 10. Nu, viņiem arī te ir šie te grafiki. Nu, un te jūs tos pašus caurumus redzat, ko es jums rādīju mazajā grafikā. Nu, te ir šorīt dzeltenas micītes. Nu, te arī zaļais, te jau kopš vakar, 11. vakarā praktiski vairs vispār nav, te vēl pa dienu. Mēģināja kaut ko, nu te ir pāris aktivitātes šīm herciem, un te ir salīdzinoši tukšs. Saulīte. Tātad 7., 8., kad mēs viņu pēdējo reizi skatījāmies. Nu, un saules aktivitāte te ir minimāla. Tas ir vakarā.
Un 10. Nu, te bija viens, tas, ko es jums rādīju, C, bet vai tas ir šeit? Man liekas, ka tas vēl pēc šī grafika iznāk 9. C 7,86. Jā, tas ir šis te snīpītis. Tā, saules vējš. Nu, te caurums ir 10. Te pagaidām viss ir mierīgi. Nu, un blīvums jūs redzat, kāds grafiks te izskatās. Nu, te arī izplūkāts. Burtiski. Nu, pārējie grafiki jau tur ir plus mīnus. Tā, 8. datums no rīta. Nu, 9. bija mierīgi, 10. te ir viens stabiņš, un šorīt no rīta arī ir viens dzeltens stabiņš. Nu, šajā grafikā ir mazlietiņ, bet īsti pat līdz 4 nav. Ir 3 ar kapekām. Nu, šeit tas vēl joprojām ir zaļš. Viss ir kārtībā, arī magnetosfēra ir mierīga. Par saulīti man nav nekādu ziņu. Saulīte mums ir pazudusi, aizgājusi remontā. Tā. Te nu ir kaut kas, kas tas ir? Turcija 5,2. Nu, skatīsimies. Nu, šeit ir 5,1, kopā 39 zemestrīces, tā tad nav daudz. Te ir 5,1, te ir 5,5 Kermadeku salas, 5,2 vēlreiz tās pašas. Tā ka šodien šeit notiek 5,5 tajā pašā vietā, es atvainojos, netur atkal terapiju. Tā, 4,9, 5,0 Indonēzija, 4, te vēl arī ir Indonēzija, nu te arī ir vairākas. Nu tā, draugi mīļie. Tā, tas mums bija tas. Tā, šeit es jums gribēju parādīt pie Itālijas lielo. Ja tā tad epicentrs ir jūrā, nu te Napolis, Salermo. Nu, Salermo ir varbūt, ka bišķi mazāk. Nu, te vēl varētu kaut kas būt. Tā. Un te vēl 8. rāda, to es jums principā rādīju arī prezentācijā. Un bum, bum. Un te vēl ir gandrīz 150, 148. Tātad, nu, tādas ir frekvences, tādi ir grafiki, kurš strādā, kurš aktīvāk strādā, kurš mazāk aktīvi, bet procesi notiek. Nu, ko, draugi mīļie, smaids sejā un gaišas domas? Ne tur trāpīju.